Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tikai paklausi un roc. Šodienas rakstu vieta. Un viņš sacīja, tā saka tas kungs, rociet šai ielajā grāvi pie grāvja, jo tā saka tas kungs, jūs neredzēsit nedz vēju, nedz arī lietu, bet šī ieleja tiks piepildīta ar ūdeni, ka jūs paši dzersit un jūsu ganāmpulki un jūsu lopi. 2. ķēniņu, 3. nodaļa, 16. un 17. pants. Šodienas pārdomas. Bībelē lasām, ka Jūdas un Izraēla karaspēkam pēc 7 dienu ceļojuma caur tuksnesi beidzās ūdens. Uztraukti par izdzīvošanu šajā situācijā, viņi iztaujāja pravietu Elīsu. Viņš lika ielejā izrakt grāvjus, lai sagatavotos uzkrāt ūdeni. Kaut arī nekas neliecināja par lietu, Elīsa teica: gatavojieties, rociet grāvjus. Un tā viņa arī izdarīja. Nākamajā rītā ielejā ieplūda ūdens, kas iespējams bija nolījis kaut kur tālu prom kalnos. Ja esi nonācis situācijā, kas šķiet bezcerīga, apzinies, ka tu piederi Dievam, kurš ir apsolījis parūpēties par tevi. Satver Dieva apsolījumu, ka viņš spēj vērst par labu visas lietas tiem, kas viņu mīl, un gatavojies saņemt pārdabisku risinājumu. Ja tu izdarīsi savu daļu, vari būt drošs, Dievs paveiks savējo. Viņš īstajā brīdī, tikai viņam saprotamā veidā, vērsīs lietas par labu. Ja tu tikai ticēsi, tu redzēsi. Dievs tev parādīs labvēlību un radīs izeju, kur tev likās ir bezizeja. Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies, ka tu mani ļoti mīli. Māci man tavu vārdu Bībelē, lai katrā situācijā, balstoties uz to, varu saņemt tavu vadību un risinājumus. Es izvēlos gatavoties tavam pārdabiskajam pavērsienam, jo zinu, ka tev ir svētības plāns priekš manis. Jēzus vārdā. Āmen.